Guns prasa, kur mēs brauksim. Bet makšķerēšana šodien ir tikai viena no lietām, jo pats būtiskākais tas, ka mums ir uzlikta jaunā dzenskrūve, un tad šodien es testēju, kas tam tas sanāks ūdenī. Un notestēsim tulītās, kas tur sanāk ar viņu. Guņš, kāds tev eksploatācijas, cik mēs līdz izvilksim ātrumu? 76, 78. 76, 78. 78, jā, Okay. 78. 78. Jā. Man patīk tavs optimisms, es arī ceru uz 78. Redzēsim, šeit mēs esam Lucavas salā, te var tā normāli iespiest. Ja nav nekāds vilnis, kaut kāds motors uzsils, varam lēnām mēģināt kaut ko sākt parībināt. Mums ir filmētāja līdzi. Es filmēs, skatīsimies. Tad pirmo reizi līdz uzsāksim, un tas, kas man interesē, ir cik ātri un cik labi mēs varam izcelties no ūdens. Skatīsimies. Tā, Gunča. Pirmais šots. Ātrums grūti spriest. Šodien nav varbūt perfekti apstākļi, grūti spriest, ka tas lielāks vai mazāks ir. Rūts savādāk. Es teiktu tā, ka tā liekas tā stabilitāte lielāka laivai. Es mēģināšu vēlreiz skatīties. Otrādi.
Nu ko, verdikts pēc jaunās dzenskrovas uzlikšanas. Protams, šodien mēs nebijām laivā standarta sastāvā, mēs bijām 3 cilvēki. Laiks arī bija, nu, tāds negluži perfekts, teiksim, plakans ūdens, pa ko tur baigi kaut ko mēģināt. Bet bija atkal tāds laiks, jā, tā kā secinājums kāds. Protams, to 76, kā mēs tur bijām sacerējušies, mēs nedabujām, bet diezgan tādā, nu, savu laikā dabujām 72 ātrumu trietā. Man liekas, kas ir ok. Vēl viena lieta, ko es noteikti pateikt, ir, ka ņeršu skrūvas stabilāk griežās. Viņi, ka iegriež, viņi ļoti labi tur ātrumu. Un nav šie te ātrumi, te raustīšanās nav tik liela. Nu, kaut kāds vilnīts vai tāds, nu, viņi stabili iet. Līdz ar to stabilāk, likās tā laiva stabilāk, kad iet vai pār vilnim vai kodam čopam pār, likās viņi stabilāki. Patīkam griezās, ļoti patīkam griezās. Es varēju augstāk izcelt motoru, kas arī bija forši. Vēl interesanti tas, ka viņai kaut kāda baigā skaņa labā tāda vienā brīdī, kad viņi tagad cel ārā, viņa tāda ritīgi forša skaņa. Zinu, kad man komandas biedram Gačam ar garo laivu Nordsilver ir tāda skaņa arī tāda izsēm. Es vienmēr domāju, kāpēc tāda skaņa, redz, kā man arī tagad tāda skaņa ir. Kopumā stabili, vidējos apgriezienos ļoti raiti var just uz, kā jāģē uz gāzi. Patīkam. Sākumā no ūdens viņi ceļās varbūt netik labi ārā, kā man 13,2 colīgā alumīnija skrūva, bet kāpēc? Tāpēc viņam spārniņi savādāk. Šie spārniņi pamatā ir domāti ātrumam un vidas apgriezieniem. Kā rezultātā to pārsteigumam tā kā nevajadzētu būt. Es teiktu tā, tas holšots izlikt no ūdens plus mīnus tur niansēt, tāds pats varētu būt. Nu, lūk, divatā braucot, es domāju, ka būs labi. Labos laika apstākļos vēl viņi ies ātrāk. Es gribētu teikt, ka, nu, tur labi 76 nebūs. 73, 74, es domāju, ka dabūsim. Pats labākais dabūja 5500 apgriezienus. Ar to alumīnija dzenskruvi, cik viņi var izcelt, dabūja 5350, 150 apgriezieniem vairāk, kas nozīmē, ka vairāk motori jau tiek izmantot un arī motors brīvāk griezās, kas ir labi. Pēc kopumā ar šīs dienas testa rezultātiem es esmu apmierināts. Jāturpina braukt, jāturpina testēt. Esot reāls, es domāju, ka ir ok. Ir ļoti labi. Un man tiešām patīk tā stabilitāte, man patīk tā, kā viņi iegriežās, man patīk, kā viņi griežās, kā stūri jūtās rokā, kā viņi reaģē, kā laiva turās ūdenī. Baigi forši, es esmu kopumā apmierināts. Un kā Werners saka, nu tā jābūt ir, vai ne? Tā kā turpinam braukt laivām, turpinam copēt un tiekamies ūdeņos. Čau!